Dagdas novada turisma informācijas centrs sadarbībā ar Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centru arī šajā vasarā piedāvāja novada jauniešiem piedalīties velomaratonā, atklāja veloturisma burvību, lai iepazīstinātu viņus ar Latgales turisma skaistākajām vietām un veicinātu aktīvā turisma attīstību novadā. Mēs jau 3. gadu pēc kārtas rīkojam velomaratonu Dagdas novada jauniešiem, un iepriekšējos gadus mēs apceļojām Dagdas novadu, bet šogad mūsu jaunieši vēlējās braukt tālāk, apskatīt arī citus novadus, un tad mēs izdomājām, ka tā būs Aglona. Mēs jau braucam 3. reizi, 3. gadu pēc kārtas, un ievērosim ceļa satiksmes drošības noteikumus, brauksim pareizi, bērniem ir vēl tiesības un atļaujas no vecākiem. Šoreiz brauc citi cilvēki, citi dalībnieki, un tas nozīmē, ka iepriekšēji jau nodeva to stafeti ar savu pozitīvo garu. Velomaratona dalībniekiem nācās pievarēt maršrutu 70 km garumā, tādēļ līdzi bija jāņem viss nepieciešamais, lai brauciens būtu patīkams piedzīvojums. Saraksta pirmajā vietā, protams, bija dzeramais ūdens. Uzrunātie jaunieši atzīst, ka šis ir labs brīvā laika pavadīšanas veids, un iespēju apskatīt blakus novadu nedrīkstēja laist garām. Man patīk viss kaut kas interesants, kaut kādi izaicinājumi, tāpēc es arī piedalos šajā maratonā. Man arī gribējās kaut ko tādu uztaisīt interesantu, ko vēl nereizi neesmu veikusi, un tad tika piedāvāts braukt velomaratonā. Arī diezgan liels attālums līdz Aglonai un vēl pa Aglonu un atpakaļ 2 dienas. Ja lietus netraucēs, ne? Nē, noteikti netraucēs. Nebaidies no lietas? Nē, nebaidos. Es arī domāju, ka netraucēs. Mēs tiksim galā, savā starpā sarunāsim, ja kaut kādas problēmas būs. Es domāju, ka mums būs vislabi, jo mēs esam draudzīgi. Pārvietojoties ar automašīnu, bieži vien pat nepievēršam uzmanību dabas skaistumam un daudzajiem apskates objektiem, kuri mums ir visapkārt, uz ko norāda pieredzējušākie velomaratona dalībnieki. Šādi pasākumi ir jāatbalsta, jo bērni gūst jaunas atziņas, iepazīstas ar ievērojamām vietām, izpētā vēsturi, tāpat mums būs tikšanās ar Aglonas ticvadītāju, un tālāk, protams, tur jau visas tās nodarbības, ekskursiju vadīs viņa, un es domāju, ka jaunieši gūs ļoti daudzas vērtīgas atziņas. Veloturisma attīstībai Dagdas novadē ir svarīga loma arī turisma pakalpojumu paplašināšanā, jo, kā atzinuši daudzi nozares speciālisti, neskatoties uz ceļa infrastruktūru, kas pie vairākiem turisma objektiem autotransporta vadītājiem sagādā nērtības, paveras iespējas izveidot interesantus veloturisma maršrutus.